Sveicināti! Mani sauc Elvis Jaunzems, un šis ir Meizu MX4. Lielai daļai cilvēku vēl aizvien ir aizspriedumi par Ķīnas produktiem, jo uzskata, ka tiem ir zemāka kvalitāte, jauda vai mazāk funkcija nekā to rietumu konkurentiem. Diezgan ignorēt to, ka gandrīz tāpat viss tiek ražots Ķīnā, arī iPhones. Un pēdējo gadu laikā tādas kompānijas kā Huawei, Xiaomi un arī Meizu cenšas šo reputāciju labot, laižot klajā spēcīgas vietārņas, kur kvalitāte spēj konkurēt arī ar daudziem mums pazīstamākiem dzīmoliem. Šodien apskatu vienu no šiem ķīniešiem – Meizu MX4. Tāruņu vizuālais noformējums tomēr parāda, ka Meizu vismaz dizaina jomā vēl aizvien nevēro labākās ķīniešu tradīcijas, jo, būsim godīgi, uzreiz ir pamanāms, no kuras populāras augļu kompānijas produktiem ir iedvesmojušies Meizu, veidojot MX4. Gan priekšpusi, kur no attāluma var sajaukt ar iPhone 6 Plus ar savu skaidru augšdaļā un apaļu sākumu pogu apakšā, gan sounds, kuri nesajausam līdzīgi gan izkārtojumu, gan sajūtu ziņā ābolu telefonam. Vienu gan es nesaprotu, ja jau kopē, tad lai kopē līdz galam, kādēļ bloķēšanas poga bija jāliek augstu ierīces augšdaļā, kur to ir grūti aizsniegt, ja vien nav pirksti kā Xiaomingam, un nevis labajā sānā kā iPhone 6 un jebkuram citam sevi cienošam vietārunim. No metāla ir veidots tikai mals, un aizmugurē veidot no plasmasas ar vieglu matētu virsmu, kur arī roka ir diezgan patīkama. Šis ir bezjēdzīgākais noņemamais vāciņš, kādu vien esmu redzējis, jo, lai gan to jau kā teicu, var noņemt. Apakšā vienīgais, kas mūs sagaidīs, ir izņemama simkarte. Kā arī akumulators, kurš pirmajā brīdī izskatās kā izņemams, bet patiesībā nekust ne milimetru un tur iekšā ir palikšana, jo to nevar izņemt. MX4 sajūta ziņā ir patiesībā diezgan kvalitatīvs, un tas nejūtās kā tāds ķīniešu telefons, ar kuru mums parasti saistās Ķīnas elektronikas industrija, bet gan patiešām lietošanā patīkami ierīce ar labu plasmasu un alumīnija korpusā. Kaut Meizu šo kvalitāti izmantot kādam iedvesmotākam dizainam par šo. Gan dizains, gan programmatūra pārsteidza to, cik daudz viņi spēja aizņemties no Apple, neiekļūstot tiesiski rakstura problēmās. Pirmo reizi ieslēdzot šo tāruņu, es biju šokēts. Sākuma ekrānā ir režiķis ar visām aplikācijām un ikonas ir diezgan līdzīgs iOS ikonām. Paziņojuma sadaļa izmanto to pašu caurspīdības efektu, ko Apple, un arī iestatījuma panels ir neveiksmīgs savienojums starp Android un iOS iestatījumiem. Ierīces programmatūra kopumā ir diezgan, kā lai to pasaka, interesanta pieredze. MX4 priekšpusē ir tikai viena fiziskā poga, proti Home, un tā kā Android vajag vesels 3 pogas, lai tas darbotos, katrai aplikācijai ekrānā apakšā rādīsies melna josla, kurā vientuļ būs tikai atpakaļpoga. Kādēļ tikai atpakaļpoga? Jo atvērtās aplikācijas var redzēt pārlkot no ekrāna apakšas. Pateikt, ka patiesībā šis ir Android 4.4 KitKat ir ļoti grūti, jo Meizu ir veikuši tik daudz izmaiņas, ka viņi šo programmatūru ir nosaukuši par Flyme operatīvo sistēmu. Uzstādot jaunu ierīci, man lūdza reģistrēties nevis ar Google kontu, bet gan ar kaut kādu ķīniešu pakalpojumu, to gan var izlaist, paldies Dievam. Tāpat arī svaigā ierīcē nav Google Play servisi, kur starpā ir aplikācija veikals Play Store, gan YouTube, gan Gmail e-pasts. Tos ir jānovelk un jāinstalē pašam, tādēļ es šī video aprakstā ievietoju saiti ar vietni, kur to var droši izdarīt. Un ja jau iesākām runāt par lokalizāciju, tad pieminēšu, ka sistēmas latviešu valodas tulkojuma kvalitāte ir augstākajā mērā apšaubāma. Pēc tam, kad tiku pie Play Store, pirmās divas lietas, ko lejupādēju, bija Google Play Launcher un Google Keyboard, lai aizstātu nepārāk funkcionālos oriģinālos risinājumus. Vēl man kaitinoši šķiet tas, ka visi paziņojumi, neatkarīgi no tā, vai tas ir e-pasts, īziņa vai aplikācijas updates, tās visas paziņojumi joslā tiek parādīts kā viena ikona. Tādējādi nevar uzreiz pateikt, kas tas ir pa paziņojumu, nevarat toļā visas paziņojumu sadaļu. Manuprāt, programmatūra ir šī tāruņa vājākā vieta, jo aparatūras ziņā šis tāruņs ir ļoti cienījamā līmenī. Tāruņa ekrāns ir ļoti labs patiesībā, jo tam ir labs krāsas un pieņemama izšķirtspēja. Diezgan tam ir dīvaina izšķirtspēja, tas ir nedaudz platāks par standartu Full HD, tādējādi arī pēc tāruņas ir nepierasti plats. Man ļoti patīk tāruņa baterija, kur bez nekādām problēmām izvilk līdz dienas beigām, neatkarīgi no tā, ko es darītu. Arī ierīces kamera ir diezgan pieņemamā līmenī. Tiesa gan slēdzes ir diezgan lēns, tādējādi, ja nemāk turēt stabilu kameru, tad attēlspēja būtu izplūduši. Šķiet, ka lielākā kameras problēma ir tieši programmatūrā, jo var redzēt, ka pats sensors ir ļoti labs patiesībā. Ierīces darbina 8-kodolu Mediatek chipsets, kurš nesagādāja jaudas problēmas. Tas darbojās bez nekādām aizturēm vai lagiem. Nē, aparatūras ziņā Meizu MX4 ir tikpat labs kā lielākā daļa lielo rietumu ražotāju. Lielākā daļa MX4 mīnusu ir tieši programmatūrā un visādi citādi, gan kvalitātes, gan aparatūras ziņā tā ir ļoti kompetenta ierīce. Tam ir kvalitatīvs korpus, labs ekrāns, laba kamera un laba baterija. Ja vien tam nebūtu kaut kāds dīvains hibrīds starp iOS un Android, un ja vien tā dizains nebūtu tik ļoti liela Apple kopija,
tad tas ļautu teikt, ka jā, Ķīnas ražotāji veido tikpat labs telefons kā japāņi, korejieši vai amerikāņi. Ja kādam pirms 10 gadiem teikt, ka korejiešu Samsung un LG būs viena no industrijas līderiem, tad viņam arī neticētu. Tādēļ, kas zina, varbūt nākotnē mūsu nākamie tāruņi būs no ķīniešu Meizu vai Xiaomi. Bet jautājums ir šitāds. Cik šāds tārunis iesprātī vērts? 150 eiro? Iesveriet man 3 tādus. 220 eiro? Labprāt paņemtu šādu. 300 eiro? Varbūt. Bet nē. Meizu MX4 Latvijas internetu veikalos maksā sākot no 360 eiro par 16 GB versiju un sasniedz pat 430, ja grib cilvēcisks atmiņas apjoms, proti 32 GB, jo galu galā šim tārunim nav microSD kartes. Un par šādu cenu es šaubos, vai Meizu izdosies atrast pircējus, jo galu galā ko par šādu cenu var nopirkt? LG G3, OnePlus One, Sony Xperia Z2 un Nexus 5. Un šie visi tāruņi piedāvā īstu Android ar īstu Play Store un bez nekādām ķīniešu dīvainībām. Meizu MX4 ir liels solis priekš Meizu, lai to uztvertu nopietni Eiropas tirgū, bet vēl daudz jāmācās, lai sasniegtu tādu līmeni, kādu mēs sagaidām no tāruņiem savējiem. Nākamo es apstīšu Apple MacBook Pro 2015. gada modeli, tādēļ, ja vēlies kaut ko konkrēti uzzināt par šo ierīci, tad ieraksti savu jautājumu komentāros šajā video vai Twitterī ar #control.lv, kā arī abonē šo kanālu, lai nepalaistu garām nādas nākotnes video. Paldies par skatīšanos, un ja tev patīk šis video, tad zini, kur pogu tev jāspiež.